Ušakovs. Galvaspilsētas pašvaldībā būs tikai viens vicemērs, un tas būs Latvijas Pirmās partijas un Latvijas Ceļa apvienības līdzpriekšsēdētājs Ainārs Šlesers. Bet opozīcijā palikušos Pilsonisko savienību un Jauno laiku no darba pašvaldībā iecerēts pilnībā atstumt. Priekšvēlēšanu maratonā Šlesers vairāk kārt uzsvēra, uz Rīgas mēra posteni viņam konkurentu nav. Arī pēc pašvaldību vēlēšanām, kurās pārliecinoši triumfēja Saskaņas centrs ar Ušakovu priekšgalā, daudzi prognozēja tieši Šlesera nākšanu pie varas Rīgā. Tomēr pēc abu partiju pārunām Rīgas atslēgas nolēmts uzticēt Ušakovam. Šlesers domē būs vienīgais vicemērs. Es jūtos ārkārtīgi labi. Nākamo 4 gadu laikā Rīgas mērs būs Nils Ušakovs. Un tie uzdevumi, kurus es esmu paudzis, kuri būs jārealizē Rīgas mēram, tie būs jārealizē jaunai domas vadībai. Un tas, ka man būs iespēja strādāt vienā komandā Nilu un šos lēmumus arī virzīt uz priekšu un risināt, nekas nav mainījies. Pašvaldības izpildu direktora funkcijas plānots uzticēt Ivara Godmaņa valdības premjera biroja vadītājam Jurim Radzēbičam. LPPLC un Saskaņas centra koalīcijai Rīgas domē būs pārliecinoši vairākums 38 deputātu vietas no 60. Par Ušakovu kandidatūru jaunievēlētā doma lēms 1. jūlijā. Priekš ir ļoti nopietns un ļoti smags darbs, ko mēs, kā tandems, esam gatavi to atbildību uzņemties un to darbu paveikt. Topošie Rīgas saimnieki neskopojās ar pārmetumiem valdībai un prognozēja drīzu tās krišanu. Speciāli neesam plānojuši gāzt, bet izskatās, ka tā valdība ilgāk par rudeni neizdzīvos. Līdz rudenim varbūt viņi varbūt davilks. Šlesera un Ušakova izteikumi izraisīja asu premjera Valda Dombrovska reakciju. Viņš uzsvēra, politiskā atbildība par situāciju, kādā šobrīd atrodas Latvijas valsts, ir jāuzņemas Šleseram, kurš ir strādājis iepriekšējās valdībās un bezatbildīgi aicinājis ekonomiku gāzēt līdz grīdai. Guntis Meisters, Ingemārs Stankēvičs, TV3.